Labrīt, dzīvītes skatītāji! Brokastis esot svarīgākā ēdienreize, bet kas tad šajā svarīgākajā ēdienreizē būtu jābauda? To mēs tūdaļ noskaidrosim pie hokeista Mārtiņa Karsuma. Prakse apliecina, ka bērns ēdīs veselīgi, ja viņam jau no dzimšanas ģimenē tiks mācītas veselīgas ēšanas tradīcijas, un, protams, ja tās ievēros arī paši vecāki. Pie šāda atzinuma pieturas arī hokeists Mārtiņš Karsums un viņa sieva Baiba. Karsuma ģimenē tieši Mārtiņš ir tas, kurš rūpējas, lai Baiba neatkāptos no izvirzītā mērķa – ēst veselīgi. Es vairāk spiežu to veselīgo. Viņai patīk tur kaut kādas gaļiņas uztaisīt tur tā un šitā vai kaut ko. Es tā mēģinu kaut kādu, varbūt vairāk kaut ko uzvārīt vai kaut kādas dārzeņas vairāk, bet viņai vairāk gribās tā teikt pa mājisko. Tā, zin, tur ar kartupeļiem un tā tālāk. Es viņu mēģinu kaut kā noturēt grožos. Jā, es piekrītu. Es varbūt grēkotu vairāk, ja man ļautu, bet tas jau labi, kad viņš man tādā tur tonusā un liek padomāt tomēr par to, ko mēs ēdīsim. Mārtiņš ir pārliecināts, ka visa pamatā ir veselīgs uzturs. Viņam kā sportistam tas jo īpaši ir svarīgi. Tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc teikt jā, kad viņam piedāvāja kļūt par uzņēmuma Sijā Klaips līdzīpašnieku, kurš Latvijā piedāvā maizi, kurai ir zems ogļhidrātu un augsts olbaltumvielu saturs. Papa Klaips ir produkts veselīga dzīvesveida piekritējiem. Šīs maizes recepti izstrādājis vācu diētas ārsts Dietlefs Pape, kurš nodarbojas ar liekā svara un diabēta problēmām. Arī Latvijas diētas ārsti pagūši jau atzinīgi novērtēt Papa Klaips maizi. No vienas puses pērkam un domājam, ka maize, un izstāsta kā maize. Pastamies sastāvu, kaut kā dīvaini atšķirās no parastas, ikdienišķi pierastas kaut vai rupmaizes. Ja? Atšķirās pirmkārt ar ko? Stipri nedaudz ir ogļhidrāti. Mēs, kā saprotam, tomēr maize graudaugs, graudaugā tā kā cieta, ogļhidrāts vadošais komponents, un maizītē būtu jābūt apmēram procenti, kā minimums 3 un iespējams vairāk. Šeit 4,9, tad 5 gramus 100 gramiem ir ogļhidrāti. Kam tas ir būtiski? Cilvēkiem, kam jākontrolē cukuru līmenis, tad diabēts. Visbiežāk tas ir otrā tipa diabēts, jo tur ir insulīns, bet tur ir vienkārši šūnu jūtība pret insulīnu mazinājusies un cukuriņš nekontrolēt ceļās. Būtiski būtu šāda lietiņa rūtās arī tam, kam ir liekas svars un cenšas viņu mazināt. Maize paša Mārtiņa ģimenes ēdienkartē ir ienākusi tikai pavisam nesen. Kad spēlēju pēc Amerikas, mums tur nāca dietologi visādi uz komandām, un tad, var teikt, no tām reizēm es arī sapratu, ka maize ir tā teikt viena no nevislīgākajām uzturvielām, laikam tā jāsaka, kas mājās var būt. Tad es arī mēģināju to piekopt, kad jāēd veselīgāk, un tāpēc to maizi arī tā teikt beidzām ēst. Taču kopš Mārtiņš ir kļuvis par Sijā Papa Klaips līdzīpašnieku, viņa uzskati par maizi ir būtiski mainījušies. Tāda iespēja parādījās, un tieši, kad ar partneriem tā teikt, izveido šādu lietu kā Papa Klaips. Tā kā Latvijā cilvēki ēd maizi, un viņam garšo maizi. Tā veselīgā alternatīva, laikam tā var pateikt. Kas tad rada sātu sajūtu apēdot Papa Klaips maizi? Jūs apēdat šķēli gaļas, arī sātīgs sajūta. Kas gaļā tas sāta devējs, tas ir olbaltumvielas. Ja? 100 gramos liesas gaļas, paņemsim kaut filēju, cūkas vai kādu, ir ap 20 gramu olbaltumu. Jūs paraudzīsiet, šīs maizītes sastāvā uz 100 gramiem ir apmēram 23 vai 4 bijis no galas, tāpēc nepateikšu, kaut kas tāds. Tātad līdzvērtīgi kā gaļā, pat bišķi vairāk. Olbaltums sātinošs. Ja? Tad līdz ar to tas sācina no tā, ka tur ir liels olbaltuma daudzums. Ko reāli panāk ar to, ka tas sastāvā parasta graudu vietā ir izolēts kviešu olbaltums, un tad olbaltuma frakcija no kviešu graudu, no sojas pupām. Un šī pupām ir lieliska īpašība. Viņas ļoti lielā daudzumā koncentrē sevī šo te olbaltumu. Un tādās kaltētās sojas pupās 100 gramiem viņu satura pat līdz 35 gramiem var būt olbaltuma daudzums. Tas ir ļoti daudz. Un mēs dabūjam tādu, kurā nav holesterīna, ja kurā dzīvnieku olbaltumā būs holesterīns klāt. Uztraukums pēc ir ģenētiski modificēts, nemodificēts. Ja? Un par prieku tam, ka mums ir Eiropa, un šis produkts, tas miltu maisījums nāk no Vācijas, kas arī ir Eiropa. Eiropā ir ļoti stingra šī padarīšana. Un, ja gadījumā tur būtu modificēts, būtu lieliem burtiem uz produktu jārakst virsū. Un, ja arī tur ir soja, tad tur ir, manuprāt, uz iepakojuma arī redzams, kad ir ģenētiski nemodificēts izēja materiāls ņemts. Ja? Diētas ārsts Andis Brēmanis uzsver, ka šī ir laba alternatīva tradicionālai maizei visiem tiem, kas rūpējas par savu veselību. It īpaši cukura diabēta pacientiem un cilvēkiem ar lieko svaru.
Diabētiķu pārtikai tiek ieteikti pārtikas produkti ar zemu glikēmisko indeksu. Papaklaipa glikēmiskais indeks 17,2 ir daudz zemāks nekā parastas baltmaizes indeks, kas ir 72,9. Tas ir tuvs zaļo salātu, brokoļu un spinātu glikēmiskajam indeksam, kas ir 15. Tāpēc papaklaips ir ļoti ieteicams otrā tipa cukura diabēta slimniekiem. Te ir tā alternatīva, ar kuru var to cukuriņu kontrolēt, to savu svaru ietekmēt, pie reizes uzņemt labu, vērtīgu olbaltumu. Ir cilvēki, kas savu olbaltumu meklē nevis gaļā, bet citur. Un tad te ir labs avots tiem, kas, teiksim, tur to muskuļu masu cenšas audzēt, ja? Viņi bieži vien tos sojas maisījums un ko viss. Tad ir arī variants, kā mēs varam piegādāt savu olbaltumu. Ir tāda lieta kā vakara našķis. Man patīk vakaros ļoti paēst. Ir grūti gulēt, bet tagad ir tā, ka es, piemēram, apēdu 3 ķelītes maizi, man ir ļoti labi, un es varu ar vieglu maizē gulēt, un nakšu rītā ļoti labi jūtos. Šovasar papaklaips atbalsta Laviņa un Ivanāna spēka nometnes zēniem un vīriem. Lai gan receptūru izstrādājis vācu diētas ārsts Dietlevs Pape, papaklaips tiek cepts tepat uz vietas Latvijā. Un no rītiem pavisam svaigs pieejams lielveikalos Skai, Stockmann un Rimi Klēts. Tūdaļ mēs uzzināsim, kāpēc tautā iemīļotais aktieris Gunārs Placēns ir tik spirts un kustīgs. Tāpat kā visā pasaulē, arī Latvijā cilvēku mūža ilgums pieaug. Tāpēc ir likumsakarīgi, ka lielāks kļūst to cilvēku skaits, kuriem ir dažādas locītavu problēmas. Tas, kas notiek mūsu locītavēs, kas skar, diemžēl, mūs visus līdz ar gadiem ejot, ir osteoartrīts. Vienkāršiem vārdiem izsakoties, locītavu nodalums, kad šie skrimšļu daļa, kas klāj locītavu virsmu, paliek plānāka un nelīdzena. Ir vairāki osteoartrīta veicinošie faktori. Ir ietekmējami faktori un neietekmējami faktori, jo skar jau iedzimtība, jo mums katram ir iedzimtība uz dažādām slimībām, tā skaitā varbūt arī iedzimtība uz locītavu slimībām. Tā ietekme ir diezgan liela, tā dažkārt var sastādīt pat savus 50–60%. Ietekmē arī bērnība. Ietekmē tas, kā mēs sēžam skolas solā, kādas somas mēs nesājam, vai vecāki saulēcīgi pamana, ka bērnam attīstās plakanā pēda, ja, vai cita veida deformācijas. Protams, līdz ar gadiem ejot, ietekmē arī tas, vai ar kādu profesiju mēs nodarbojamies. Raksturīgākā osteoartrīta pazīme ir sāpes, kas var izraisīt traucējumus kustību laikā un arī miera stāvoklī. Novērojams arī īslaicīgs stīvums no rītiem. Tas ilgst aptuveni 5–10 minūtes. Lai saglabātu kustību brīvību visu mūža garumā, svarīgi ir nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Tāpat ir nepieciešams locītavām nodrošināt visas vajadzīgās vielas. Svarīgākās no tām ir glikozamīns un chondroitīns. Tās ir tās vielas, kas mums ir iekšā skrimšļaudu sastāvā. Gadiem ejot uz priekšu, mums samazinās gan skrimšļaudu šūnu aktivitāte, gan arī daudzums. Tas tad arī izraisa šī skrimšļaudu gan vielmaiņas samazināšanos, gan arī viņu atjaunošanās, palielināšanos. Lietojot šos vielas, mēs aktivējam šīs skrimšļaudu šūnas, veicinam, ka tās strādā aktīvāk un veicina skrimšļaudu atjaunošanos. Latvijā locītavu veselībai ir pieejams Somijā izstrādātais preparāts Arthrobalance Plus locītavu veselības uzturēšanai un atjaunošanai. Es šitā varēju nosēsties uz vienas kājas, vairs jau neesmu trenējies. Es atklāt sakot, par to neesmu domājis, kāpēc es esmu, kā tā viss tā runā. Tā. Bet, laikam, sākums ir jau no bērnības. Tā kā pļāvu, raku, zāģēju, tad tālāk laukos, jā. Un ēdu rupmaiz kārtīgi. Man piens ļoti garšo, dzeru. Tādas lietas darīju, ko šodienas jaunieši nemaz nezinu, tikai var apsīties Brīvdabas muzejā. Kustos tā, kā teikt, saigāju nedaudz. Braucu 3–6 gadus ar mašīnu, teiksim. Bet, darbā ir jākustās un pat jādejo kādreiz un jādzied. No rītiem šitais tā kā velosipēds ir, jā, tā kā. Tas jau skaitās diezgan daudz jau. Tagad, kad jāpaiet tās lielās gabals, es sajūtu jau, kad jau tomēr derē kaut kādas tabletes, jā. Arthrobalance Plus kursa veidā lieto arī tautā iemīļotais aktieris Gunārs Placēns. Viņa moto ir pavisam vienkāršs. Kustīgs cilvēks ir laimīgs cilvēks. Pamatā, kā jau ārsts teica, tas ir
ziniet kā, mēs nevaram palīdzēt tur, kur vairs nevar palīdzēt, bet noteikti mēs varam palīdzēt pie profilaksei, tad mēs varam lietot Artrobalans Plus profilaksei, piemēram, 1 tableti dienā. Parasti rezultāts jau ir pēc kādām 5-6 nedēļām jau ir sasniegts. Bet, ja ir arī kādas problēmas, tad jau lielākas problēmas ar locītavām, teiksim, ceļa sāpes parādījusies, sāpes celī ir parādījušās, tad vajadzētu lietot jau terapeitisku devu, un tas būtu 3 tabletes dienā. Un šajos gadījumos mēs piedāvājam tā jālietot. Mūsdienas jau ir tādas, kas cilvēkam liek dzīvot stipri mierīgāk. Ja? Tātad, ko mēs darām? Guļam, pieceļamies, iesēžamies mašīnā, aizbraucam darbā, sēžam atkal apakaļ mašīnā, mājās. Un tas jau veicina to, ka locītavas tomēr nestrādā tā, kā tas ir agrāk bijis cilvēkiem, un viņas mazāk tiek noslogotas, un līdz ar to arī jutīgāks, un principā arī ātrāk beidz savu darbību. Tad mūsu preparāts Artrobalans Plus ir dabisks. Hondriocīti sintezē skrimšļu veidošanos, mazina stīvumu, tātad veicina kustīgumu locītavās. Ir medicīniski pierādījumi efektivitātei, kas vēl ir ļoti svarīgi šai Artrobalans Plus kompleksā. Tomēr šīs aktīvo vielu devas ir pietiekami lielas, kuras arī dod šo terapeitisko efektu. Jo neslēpsim, ir produkti, kuriem tie devas ir salīdzinoši niecīgas. Es gribēju atzīmēt arī to, ka mums ir patreiz Latvijā aptiekās pieejams šis Artrobalans Plus īpašā iepakojumā, kur ir mēneša deva nāk bez maksas klāt iepakojumā. Tas ir tomēr būtiski, ja cilvēks grib profilaktiski lietot. Un šādās situācijās plecēnam talkā nāk Artrobalans Plus. Tūdaļ mēs dosimies uz vietu, kur ikvienam bērnam ir iespēja kļūt par bosu, bet mums vecākiem par padotajiem. Šodien viesojāmies kādā īpašā vietā rotaļu fabrikā. Tur galvenie kārtības noteicēji ir bērni, fantazētāji un jaunu lietu izmēģinātāji. Vecākiem šeit jāieklausās savos bērnos un jāļauj bērniem izspēlēties un izdauzīties bez aizliegumiem. Rotaļu fabrika, kas arī ir vieta, kur mēs bērniem piedāvājam darbu. Visi bērni pie mums nāk strādāt par direktoriem. Mēs meitenes, kuras puiši arī šeit tad mums strādā sarkanajās kombinzonas cepurēs, mēs esam direktoru sekretāri. Un tad, kad vecāki izdomā rotaļu fabrikā arī pavadīt laiku, tad viņi tiek iecelti par direktora asistentiem. Un asistenti pie mums rotaļu fabrikā izpilda visas direktora vēlēšanās attiecībā uz atrakcijām. Mums nav pagaidi vēlāk rītā, vai es te parunāšu. Es esmu šeit un es daru to, ko direktors man liek. Mēs strādājam ar individuālu pieeju ar bērniem, ļaujam bērniem būt bērniem tādi, kādi viņi ir. Jautājām arī pašiem mazajiem direktoriem, kas viņiem jaunajos amatos šķiet pats interesantākais un aizraujošākais. Iet bumbās. Tas ir visinteresantākais, tad tu vari ierakt, piemēram, tad, kad spēlējam paslēpes, tad tu vari tā nomaskēties tajās bumbās. Man šeit ļoti patīk tas mannā baseina smilšs. Satiek citus cilvēkus un mēs tā kā sadraudzējamies, sākam spēlēties. Pateicoties pastāvīgo jauno direktoru lūgumiem, rotaļu fabrikā var svinēt arī košas, skaļas un sirsnīgas bērnu ballītes. Jauka iespēja vecākiem mācīties svinēt kopā ar saviem bērniem, iepazīt viņu draugus un aiztaupīt sev sadzīves rūpes. Šogad esam atvēruši Tallinas ielā 60 speciālu dzimšanas dienas telpu, kur nav jādala ar citiem klientiem, kā tikai jubilārs un viņa draugi. Mēs esam mainītās lomās ar vecākiem šeit, jo mēs darām to darbu, ko vecāki dara mājās. Klāja galdu, tētis skrien uz veikalu, tur kaut kas nepietiek, satraucās viss. Tad šeit īstenībā mēs vecākus ļoti daudz arī audzinām un mācam svinēt svētkus, kad viņam šeit nav nekas jāapkalpo. Ka šeit visi, kuri mēs esam sanākuši, taisam visi kopā svētkus viņiem. Rotaļu fabrika piedāvā bērnu izklaidēšanu sporta spēlēs, kāzās, kā arī svarīgos ģimenes svētkos. Rotaļu fabrika sagādājas arī īpaši jaunumu – mega lielie burbuļi, kuri prieku sagādās gan lieliem, gan maziem. Rotaļu fabrika piedāvā arī individuālo bērnu pieskatīšanu līdz pat 4 stundām. Pakalpojums pieejams no 8 rītā līdz 10 vakarā. Iepriekšējais pieraksts gan ir obligāts.
Īpašās ceturtdienas tās notiek Tallinas ielā 60, kad ir iespēja apskatīt telpas tiem ballīšu gribētājiem, kuri vēlās, kuri nezina, nav iepazinušies. Tad ceturtdienas ir tās dienas, kad ir atvērto durvju dienas. Atvērto durvju dienas visiem, kuriem gribās pavadīt laiku arī rotaļu fabrikā vai ar vecākiem kopā vai bez viņiem, nāk komunicēt, spēlēt galda spēles, citi nāk spēlēt teātri, citi nāk dziedāt, kā parādīt, ko viņš ir iemācījies, spēlē mūzikas instrumentus, mums šeit krāso, zīmē, pārģērbjās, jebko, ko viņi vēlās. Nāciet, spēlējieties un kopā ar bērniem atceraties, cik tas ir lieliski būt bērnam. Rotaļu fabrikas durvis ir vaļā. Raidījuma sākumā mēs runājām par locītavu veselību. Tagad mēs šo tēmu paturpināsim un noskaidrosim, kas ir nepieciešams mūsu kauliem. Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem osteoporoze un tās radītās kaulu lūzumu sekas ir otra izplatītākā veselības problēma visā pasaulē. Latvijā ar osteoporozi slimo pat 200,000 cilvēku. Pēc brīža vairāk uzzināsim jaunu informāciju par vitamīnu K2. Mēs to līdz šim esam rādījuši kā uzturu bagātinātāja osteokompleksa K2 sastāvdaļu. Vitamīna K2 ietekmi ir pētījis un arī pats lieto ārsts Oskars Ābelītis. Uzskata to par vitāli nepieciešamu kaulu sistēmas veidošanā, bet vispirms atcerēsimies pašu ābeci. Kas tad notiek kaulos, kad tie kļūst trauslāki un sākas osteoporoze? Kauli ir zinām vesela skeleta sistēma, kas sastāv no kauliem, muskuļiem, tā tālāk. Kauli vieni paši nepastāv, tur notiek vielmaiņas procesi. Un tad, kad viņi kļūst trauslāki, viņi principā zaudē mikroelementus, organiskās vielas, viņu porainība, teiksim tā, palielinās. Liela daļa cilvēku jau nāk tad, kad viņam ir sūdzības, tas ir tas pirmais lūzums. Ja, tad jau ir jau tā kā pa vēlu, teiksim, pagriezt to laika ratu atpakaļ. K2 ir ļoti būtisks vitamīns, kura nozīme tiek novērtēta pēdējos dažos 10 gadus. Kaut viņš atklāts jau ir 39. gadā. Viens no tiem aspektiem ir, kauliem ir vajadzīgs kalcijs. Un, lai kalcijs fiksētos, ir vajadzīgs gan D vitamīns, ko visi zina, ja? Bet K2 vitamīns. Un kalcijs D1, D vitamīns bez K2 vitamīna nestrādā. It kā vispareizi ir kalcijs, ir D vitamīns, bet kauli drūp sevišķi ar gadiem. K2 vitamīns palīdz kalcijam nofiksēties kaulos un nerodās, saglabājās kaulu tilpums un tas līdz sirmam vecumam. K2 ir divi resursi, kur ņemt. Ir no baktērijām, kas ir cilvēka rastajās zarnās, K2 tiek sintezēts. Otrs avots ir putna gaļa, lielopa gaļa, jēra gaļa, olās pat. Bet pie nosacījuma, ja šie dzīvnieki vai puti ir dzīvojuši brīvā dabā. Risinājums, kā to K2. Visvairāk ir raudzētās sojas pupās. Raudzē pupas tur ir baktērijas, siena baktērija, ko pievieno klāt sojas pupas kopā ar rīsa salmiem, viņas sarūkst. Un tad tur fermentizācijas procesā veidojas tas K2. Rietumu pasaulē to izlīdzinās ar uzturu bagātinātajiem, kur no tām raudzētām sojas pupiņām paņem ekstraktu un ieliek iekšā. Dabīgu līdzekļu pret osteoporozi ir tomēr maz. Pirmkārt, pacienti vēršās pie mums ar jautājumu, ko darīt, lai nesāktos osteoporoze, lai mazinātu kaulu lūzumu risku. Pirmais, kas gan mums, gan pacientiem ienāk prātā, ka šādos gadījumos jāsāk lietot ir kalcija preparāti. Šāds dabīgais preparāts ar vitamīnu K2 ir pieejams arī pie mums. Osteokomplekss K2, kura sastāvā ir kalcijs, vitamīns D3 un vitamīns K2. Tas šodienai arī dzen viss, lai jums jauka nedēļas nogale un pamazām sākam gatavoties vasaras saulgriežiem.